Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Ja arī tev šķiet svarīgi, lai jautājums no provinces turpina skanēt, piestiķē savu eiro raidījuma draugu kolektei. Saiti ziedojumam atradīs šīs sērijas aprakstā. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas izstrādāja šo sistēmu, ir debīli. Kāpēc jāmaksā pastam 4 eiro, ja var tikt galā racionālāk? Samaksāt 10 eiro kādam labam paziņam, lai viņš iedot viņam visus savus kodus, lai viņš dodas uz bankomātu, pieņemsim, Zeltas grīvā izņem naudu, nopērk vēl alu maizi un atnes. Izlaupīšana nevis liela, bet maziņa, piezemēta. Nožēlojami sīka bija iekš tā, ka persona ar ļoti līdzīgu uzvārdu Inga Muciņa bija zvērināta notāru priekšniece tajā brīdī. Jātaisa ir tomēr jau, nevar mūsu pensionāriem likt priekšā tādu sūdu klau. Kas mēs nevaram 100 miljonu uztaisīt? Jaunu, ērtu, mūsdienīgu un modernu. Tai brīdī, kad mēs kritizējam policiju par to, ka tā nerealizē valsts funkciju, proti monopolizēto, leģitimizēto vardarbību. Ja mēs kritizējam policiju par to, mēs aizstāvam savu valsti. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. God save the king! God save the king! Kungi laukos, vai jūs pamanījāt, ka ir tāds notikums? Grūti. Nezinu, man liekas, ka to arī politbirojas pie veikala zina. To grūti bija nepamanīt, bet teikt, ka mani tas aizkustinātu, man šķita, ka tā tomēr ir tā dažiotāža, kur ir kritika un viss kaut kas un skaistums. Vai tiešām tad Kings Čārls šai gadījumā ir tāds kā pasaules valdnieks, vai viņš identificē kaut kādu vērtību kopumu, pie kā man būtu jābūt, tad es esmu kaut kāds mazais meža dīvainīts, jo tas man neizsauca iekšēju ietrīsēšanos, nekādā veidā. Tas, ka tas notika, jā, tas notika, un es pat tā kā sabijos mazliet, zinu, ka vai ar mani viss ir ritīgi, vai es neesmu pa kaut kādu pusorku kļuvis. Secināju, ka nē, bet mani šī procedūra, rituāls, neaizrāva nekādā veidā, izņemot to, ka vai tad bija tur Levits vai nebija, jo daži mēdīkļi ziņoja, ka bija, daži, ka nē. Tā palika neskaidrībā. Bijis esot, vismaz bildi bija gan ne kopā ar karali, bet atsevišķi kopā ar sievu viņam. Bet tātad tu, Dzintri, esi tajos latviešos, kuri mēs nesaprotam, ko tie briti pa šito visu maksā un piš kā viņiem viss šitā te ākstīšanās ir vajadzīga. Nē, lai viņi ņemās, bet uz mani tas tiešām neatstāja nekādu iespēju, es biju pats sabijies bišķiņ. Redzi, Dzintri, tagad tu varēsi labāk saprast, ka es jums stāstu, ka mani piedirs jūsu olimpiādas. Atklāšanas, slēgšanas un atklāšanas arī papiedošana. Es laikam esmu pret rituālu. Un visa čempionu līga futbola. Bet karalis? Savā ziņā mazāk, jā. Jo es kaut ko noskatījos, ziņās gabaliņus kaut kādus, skaidrs, ka ne visu to lēveni. Tas ir daudzslāņains viss tas pasākums. Līdzīgi kā olimpiāda, ja? It kā par skaistumu, bet īstenībā par naudu un visādi tur anaboliķu tirgošanu. Tātad monarhija ir ilgstoši pārbaudīta pārvaldes forma, kura ir relatīvi vēsturiski nesen atmesta. Un ir valsts, kurā modernizētā veidā šī te pārvaldes forma turās. Un es atgādināšu, ka tā, ka mēs izstājāmies no PSRS, kas bija Brālīgo Republiku Savienība, mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, kas bija Brālīgo Republiku un monarhiju Savienība.
Un tad ir jautājums, labi, tev saka, Dzintri, tu esi tāds nesapratīgs, un tu saki, reko, viņi tādi stulbi. Tiešām lielākā daļa Britu, lielākā daļa Dāņu, lielākā daļa Norvēģu, Zviedru, Olenderu, lai kurā valodā runājošu, tās viss ir monarhijas. Spānija ir monarhija, atgādināšu tiem, kas ir palaiduši garām. Ja? Līdz ar to, acīm redzot, tajā sistēmā ir kaut kas pietiekoši funkcionāls, un es gribētu nokomentēt tos ik pa brīžam parādošos aicinājumus, atjaunot Kurzemes hercogisti, aicināt uz troņa kaut kādu brīvu monarhu no cienījams ģimenes, un tad būs labāk un nebūs prezidents jāvēl, ar ko mūsu raidījums te melu muti noņemās. Ja? Dārgais draugi, monarhija ir aristokrātijas instruments, un monarhija nevar funkcionēt tur, kur nav aristokrātijas. Un ne Latvijā vispār, ne Kurzemē konkrēti. Aristokrāti nav. Tur taisnību sakot, mēs zinām, ka lasīt un rakstīt pratēji un vēstures zinātāji Latvijā nav pārāk daudz. Un tad atsauciet atmiņā šo te procedūru Vestminsteras abatejā, kur bija vairāki aristokrāti. Es gribētu teikt, viņi tur bija kāds tūkstotītis. Ja? Labi, bet ko tu ar to gribi teikt? Ka mums nemaz nevajag, vai nav pa ko tur? Neder. Ko nevar celt, to nevar est. Bet kurš tā runā, ka mums vajag? Diezgan bieži, ik pa brīžam. Es tam pievēršu uzmanību. Bet es gan saku, ka tīri estētisko apsvērumu dēļ un politiskās higienas dēļ šitas ir daudz labāk nekā tas, kas mūs sagaida šī mēneša beigās un nākamā mēneša sākumā un iespējams, ka vasarā. Šis ir skaisti, cēli un cienījami. Nu, tas ir jums, kristiešiem. Jā. Mums tā vietā ir dziesmu svētki. Un ar prognozējumām distancēm, tur pasties cilvēkiem bija cik 70 gadi jāgaida, ja? Uz to skaistumu. Tev var ik pa 4-5 gadu to naudiņu notērēt. Viņam skaistums ir tāds caurējošs, redzi, vēstures zinātāji tuļņās aurumos, bet man tomēr šķiet, ka Anglija, Britānija ir pretendējusi un bijusi tādā imperiālā stāvoklī, labākajos ziedu laikos, tā kā kontrolēja lielu daļu zemeslodes. Ja. Un tas viss beidzās bez tādiem baigiem sūdiem, kā dažām labām citām impērijām ir gājis. Ja. Un līdz ar to tiem rituāliem ir zināms pamats turpināties tālāk, un tas stāsts vēl ar vienu turpinās. Un caur to arī šī, ir zināms pamats veidot šo, pasaules līmeņa šovu, jo daudzās vietās tas norezonē labi, slikti. Bet... Tieši tas ir ārkārtīgi spēcīgs mārketinga instruments. Viss tas pasākums, kā viņi to nodara, pie kam neviens nesmējās. Viņi nopietni ģīmi to dara, ja? Visu to nesāšanos tur ar tiem ancukiem un paltrakiem pa to abatiju. Tāpēc, ka tas valstī īstenībā ir ļoti noderīgs valsts tēlam. Bez pēdiņām. Tas tā ir. Tādā ziņā viņi maleči, es nesaku, ka viņiem to nevajag darīt. Mums drīzāk nāktos paskatīties, kā sevi marketē citas senās vienības, kā San Marino vai Lichtensteina. San Marino laikam republika, nezinu, cik veca, ja, šausmīgi. San Marino ir republika, un te ir 2 kapteiņa reģenti. Tieši tā. Tur varētu būt kaut kas Latvijai varbūt paskatāms savai nākotnē. Piedevām viens parasti komunists no tiem San Marino. Tādā nozīmē tieši tā kā pie mums. Visu mums nav jāpārņem, to komunistu nepārņemsim. Ne, tas mums ir. Es gan Latvijai piedāvātu paskatīties spogulī un uz to, kas notika vakar 9. maijā. Mēs rakstām raidījumu 8. maijā. Baigi forši sajūta, jā. Tas ir pirms notikumiem, bet šodienā, kad rakstam raidījumu, uzzinājām, ka tomēr ir tā kā pieņemts tādās gandrīz vai augstākajās aprindās lēmums svinēt 9. maiju, nosaucot to par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu, kur neskapēc sakrīt ar Eiropas dienu, var sakot, sapinušies meistarībā. Sapinušies nav tas vārds. Tuvu nelietībai apderšanās. Ukrainā no 14. gada ir iedibināti svētki, kas ir Ukrainas aizstāvju un kritušo piemiņas diena. Šāda diena ir. Un tas ir 14. oktobris. Bet pieminēšanu šo ir ievazājuši ļoti raksturīgi pīlēnu kompānija, kur man sāk derkties aizvien vairāk.
Lūk, lai var tur kritušos orkus pieminēt. Tas ir viņa pamatdoma. Un lai policijai apgrūtinātu darbu un atvieglotu bezdarbību. Tas ir tas mērķis. Nu, es lieku to likmi uz kārti, ka tagad no 8. un 10. tad varēs tur ņirkt, ko kolāts ir izgudrojis vai bendīgs. Bet es lieku, ka lielu kaušanos nebūs. Dažs dzērājs sašņorēs. Nu, protams, ka būs nepatika un lamāšanās par to, kādu mārutku pēc vajadzēja iebāzt tur Ukrainas kritušo atceres dienu. Bet es domāju, ka 9. maijs pie mums vismaz aizritēs puslīdz mierīgi. Nu, skatīsimies 10. kad klausīsimies šito. Sveiciens maijām, 10. maijā. Maijām, jā. Gūt. Atskan šis, jā. Ejam tālāk. Dzintris pagājušā nedēļā dreifējot interneta duļķainajos viļņos uzdūrās aizbergam. Stāsti, Dzintri, kas pievērš tavu uzmanību un kas tur notika īsti? Jā, jocīgs aizbergs, jo katrā ziņā pašlaik ir tālē redzama tiešām tikai pati virsotne un var noprast, ka duļķainajos ūdeņos tur vēl ir kāda diezgan liela apakša. To, ka no 1. janvāra, lai tiktu klāt, piemēram, e-veselības, slimības lapām, receptēm un tā tālāk, tagad ar to Komercbanku kodu kalkulātoru vai aplikāciju nepietiks. Ne tikai nepietiks, bet tas nederēs. Vajadzēs visiem, sevišķi pensionāriem, kas ir sevišķi tā forši, iegādāties šo te ID karti vai ID aplikāciju vai vēl e-parakstu un visādas citas ļoti vienkāršas lietas. Tur ne tikai ID karti, tur to karšu, to lasītāju, to terminālīti, kurā iebāz to moderno. Pilnīgi pareizi. Es, starp citu, esmu iegādājies, bet tā kā man pašlaik to nevajag, jo visur vēl var tikt galā ar bankas karti, man viņš tur kaut kur putekļos stāv. Es pieņemu, ka liela daļa nav iegādājušies, un tad, protams, ar viņu visu vajadzēs iemācīties lietot. Tas taču ir tik vienkārši, bļaus otrā pusē kaut kāda datorzinātāja. Nu, kā to ņem? Starp citu, šis man patīk arī tādēļ, ka tagad, kā zināms, pensija ir, visiem cilvēkiem ir kontos. Jāprot rīkoties ar karti un arī bankomātu. Ja grib dabūt skaidrā naudā, cik es sistēmās man noskaidrot, tad jāiet ir uz pastu. Un pastā var izsniegt skaidru naudu par 4 eiro komisijas naudas. Mūsu apkārtnē, un ne tikai parasti ir tā, kāpēc jāmaksā pastam 4 eiro, ja var tikt galā racionālāk? Samaksāt 10 eiro kādam labam paziņam, lai viņš iedot viņam visus savus kodus, lai viņš dodas uz bankomātu, pieņemsim, Zeltas grīvā izņem naudu, nopērk vēl alu maizi un atnes. Bieži gadās tā, ka drošais paziņa pēc naudas gājējs pazūd, uzrodas pēc 5 dienām, un nevis uzrodas, bet vecais vīrs pats viņam uziet virsū. Paziņa ir ar zilu aci un stāsta gadījumu, ka viņam tumsā uzbrukuši kaut kādi daudzoņus, un viņi stipri sasituši, un naudu, protams, ir atņēmuši. Un uz policiju viņš nav vērts ies, saprotiet paši, ko tā policija izdarīs, neko. Bet nākamreiz viņš būšot uzmanīgāks. Vārdu sakot, tādi notikumi apmēram 2-3 reizes gadā pie kuibiežu veikala tiek pārspriesti, un es saprotu, ka tiešām tādi ir notikuši. Arī daudz kur citur Latvijā, kas nozīmē, ka daudzi ļaudis vēl ar vienu, var jau, protams, teikt, ka ar prātu nedaudzējas, bet nekādā gadījumā nedraudzējas ar bankas karti, vienkārši neprot ar to apieties. Var jau būt, ka no tāda viedokļa pārēja uz ID sistēmu viņiem nekas ļauns nebūs, jo viņi jau to iepriekšējo nav apguvuši. Bet, šādiem gadījumiem būšot gals, jo ir plānots, ka no 24. gada janvāra pieslēgšanās e-veselībai notiks tikai ar e-ID karti, e-paraksta karti, kas tāda ir, es nemaz riktīgi vēl nezinu, vai mobīlo e-parakstu. Es par šito rakstīju e-veselībai, kāda tā un kādi ir tie iemesli. Tādu racionālu iemeslu pat īsti tā kā nav. Starp citu, viņi tur savā atbildē man raksta, ka tad vajadzētu plānot kādu no minētajiem autentifikācijas līdzekļiem iegādāties, noformēt līdz 1. janvārim. Un tā, kāpēc to dara? Man atbildēja Nacionālā veselības centrā, ka lūk, šis esot drošāk. Sniedz augstāku drošības līmeni. Dzintri, man tev jājautā, līdzīgi kā Karlsons vaicāja Bokas jaunkundzei par tiem 6 ugunsrijēju bērniem tos. Kas tāds kotlets būtu miera ēst? Jā,
kam tas ir drošāk? Viņi saka, ka tas esot drošāk. Kam? Kādu vārdu vai uzvārdu? Kam tas ir drošāk? Ne, visiem. Visiem. Valstī, pensionāram un visiem pārējiem. Jo tagad, Bet uzvārdu nevienu viņi nenosauc nevienu konkrētu. Uzvārdu nenosauc gan nevienu. Jā, tas nav īsti pareizi, bet drošāk no tā un labāk būs visiem. Viena lieta tur ir, ko kaut kā caur puķiem atzina arī pat banku pārstāvji, ka šī te ID karte un visi šie valsts saucamie identifikācijas līdzekļi, kas tagad šīs atslēgas, kas tagad būs jāsāk lietot visiem, arī tiem pensijas cilvēkiem, kuri vēl iepriekšējās nav apgūs, ka viņi satur tā saucamo digitālo certifikātu, tā ir tāda, katram cilvēkam viena unikāla zīme, kas identificē tikai viņu vienu pašu. Bet, protams, arī ar šiem rīkiem var darboties kāds cits cilvēks un izdarīt to pašu, ko līdz šim. Jā, un tad es vaicāju tālāk arī tajā Finanšu nozares asociācijā, vai pēc šī sanāk, ka tā banku identifikācija sniedz tā kā mazāku drošību. Ja jau gandrīz vienīgais iemesls ir, mēs pārējām, tāpēc, ka tā ir drošāk. Finanšu nozares asociācijā tur tie gudrinieki, viņi tā. Viņiem bija sarežģīti atbildēt. Viņi tā grozījās, ka tā īsti to nevar vērtēt, un katram sektoram ir savas prasības un savu standarti. Un vispār, visi jau sen, es nezinu, vai pat ne no 14. gada, tika mudināti pāriet uz šo ID karšu sistēmu. Neviens neklausot. Apmēram 90% visu iedzīvotāju visur bāžoties vēl ar vienu tikai ar tiem banku identifikatoriem, atpazīšanās zīmēm. Progress gan esot, kādi 2% gadā. Un tāda, kā lai saka, persona, kas vēlējās sevi neminēt, bet pārstāv banku sektoru, teica, ka kaut kādā brīdī tiešām var iestāties strīdus situācijas starp komercbankām un valsti. Protams, tā iespēja ir ļoti, ļoti maza. Nezinu, kaut vai, piemēram, ja tiktu tiešām reāli skatīts jautājums, kā tur bija tas banku virspēļņas nodoklis vai kaut kas tam līdzīgs, ka var iestāties situācija, piedodiet, atvainojiet īsti, mēs tā kā vairs negribam, ka visi tur rīkojas ar mūsu rīkiem, tas nav droši un tam līdzīgi. Kāpēc tur vispār bankas parādījās? Es to ļoti labi atceros. Pirms gadiem 20 parādījās koncepcija, kuras ietvaros bija tas e-paraksts. Koncepcija tika taisīta apbrīnojami stulbi un to aizmirst tikai tādēļ, ka parādījās e-veselība, kas bija vēl dārgāka un vēl stulbāka, kurai bija jābūt sastāvdaļai no tās pārvaldības. Un to e-parakstu uz viņu nepieteicās, kā uz autentifikācijas rīku, neņēma tās kartes ar tiem čipiem. Priekš kam? Un tad bankas faktiski izglāba to sistēmu. Es vairs neatceros, kura organizācija tas bija. LVRTC, jā, kas ņemās ar to. Viņi noslēdza līgumus ar bankām, ka ar banku identifikāciju to var darīt, un tur pieaug uzreiz lietojumi daudz vairāk. Un faktiski bankas izglāba to sistēmu. Uz šobrīd tiešām tā ir, ka banka var ļaut lietot savu to identifikāciju, var neļaut. Ja? Tas ir fakts. Tā vai citādi, īsti tāda reāla faktiska taustāma iemesla nav, bet šī pārēja notiek. Īstenībā viņai vajadzēja notikt jau sen, jo ir valsts un piekļuvēji dažādiem valsts datiem, tad vajadzētu arī valsts atslēgu. Pagaidām mēs rīkojamies ar banku atslēgu. Jā, un īpaša kategorija ir tie cilvēki, kuriem attiecībā pret visu virtuālo un digitālo ir pagaidām vēl pilnīgs analfabētisms. Daļa, es sevi tā bikli pieskaitu, kaut kā tur čibinās, daļa neko. Ko tālāk darīt? Var darīt tā, es skatījos Twitterī, tur tāds Kristaps Petersoni vairāk, tur, man liekas, komponists kāds un vēl, bet šis laikam nāk no reklāmas vai komunikācijas sfēras, viņš arī rakstīja tā. Katras modernas lietas ieviešana mums Latvijā atduras pret to, ka pensionāri kaut ko nevarēs izdarīt. Šajā gadījumā e-paraksta rīki, kurus vajadzēs apgūt, lai ierakstītos e-veselībā. Būšu skarbs. Ja vajadzēs, iemācīsies. Neviens nesolīja, ka dzīve būs vienkāršā. Ja neiemācīsies, nosprāgs, mirs. Jā, arī pusauģi kautiņos un kur tur vēl visur. Mēs kāvāmies un izdzīvojām. Neviens nesolīja, ka dzīve būs vienkāršā. Kučīnsks varētu to, piemēram, pateikt. Bāc! Kaut kas tam līdzīgs. Bet,
pareizība tajā, ka Saeimas vēlēšanas, kur paklausīgais un cītīgais elektorāts parasti ļoti tā paklausīgi piedalās. Šis, es domāju, pensijas vecuma cilvēks šīs vēlēšanas vēl ir tālu, un uzticīgo elektorātu var mazliet pačakarēt, lai lietas iet uz priekšu. Un tad es prasīju viņiem Nacionālā veselības centrā, kā tad tie seniori, kā varēs pieslēgties seniori un citi, kas neizmanto digitālos rīkus. Viņiem jau atbildes jaunas nav, un jūs varat pateikt man, manā vietā. Ja kādam nav iespējas izmantot digitālos rīkus, ir iespēja deleģēt citu cilvēku piekļuvēju saviem veselības datiem. Piemēram, to var izdarīt, vēršoties Nacionālā veselības centra klienta apkalpošanas centros, kuri atrodas Rīgā, Jelgavā, Smiltenē, Kuldīgā un Daugavpilī. Tātad ar iesniegumu. Tad tur pašam ir jāesklibo uz turieni, vai arī citai personai ar notariāli apstiprinātu pilnvaru, uzrakstot iesniegumu, iesniedzot un gaidot. Vienlaikus veselības dienests strādājot pie tā, ka tuvākā laikā varēšot to izdarīt arī 166 valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Strādā pie tā ir tāds ļoti, ļoti stiepjams jēdziens. Kad beigs strādāt, tad tas ir labi, jā. Pašlaik, starp citu, e-pakalpojums palīdzot veikt bibliotēkās. Tā esot. Vairākām noskaidroju. Jā, tikt galā ar savu bankas karti un piekļūt tur Latvijai, LV un kaut kur. Vienīgā nelaime, ka vismaz tajās manis aptaujātās bibliotēkās to, protams, dara ar bankas kodu kalkulātoru. Vai to varēs darīt arī ar ID kartes lasītāju? Nezinām. Tad jau augšā tur cilvēki lems. Bibliotekas ir pašvaldību pārziņā, pašvaldībām ir iepirkums. Tas lasītājs mazs vērķītis kaut kā 10 eiro maksā, manuprāt, vai mazāk, vairāk. Bet tur vajadzīgs iepirkums, dokumentācija un viss pārējais. Apmācība bibliotekāru un tam līdzīgi. No tā vēl, kā es saprotu, nekas nav sācies. Bet sākšoties. Kas attiecas uz pašu to e-parakstu un to čipu, pats tas softs ir, maigi izsakoties, par viņu ir sliktāki interfeisi, pilnīgi noteikti. Latvija LV ir sliktāk. Ja? Viņš nav pārāk labs, bet viņš nav traģiski slikts. Tajā visā izstrādes gaitā notika sekojošas lietas. Mani piespieda paņemt to e-parakstu mana grāmatvedi manas firmas likvidācijas periodā, lai es tos papīrus parakstītu. Tu tagad runā par mobīlo vai par datorā? Parasto, ja tā drīkst teikt. E-parakstu parasto. Un es aizbraucu, pieteicos kartei, tajā laikā rindu nebija PMPL, dabūju savu karti, sāku parakstīt, un pēkšņi man viņš saka, pļukt nestrādā. Es skatos uz kartes termiņš, vēl ir tur 10-gadīgi tā karte bija. Tam parakstam izrādās, iemontēts iekšā ir 3 gadu derīguma termiņš. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas izstrādāja šo sistēmu, ir debīli. Ka viņi 10-gadīgai kartei ieliek 3-gadīgu šito ar domu, ka tajā kartē, tajā čipā viss ir iekšā. Tas ir. Šobrīd ir mēģinājums, ka tā sistēma ir iekustējusies, ir mēģinājums atkabināties no bankām, bet tā kā tā banku sistēma tiek uzturēta daudz labāk nekā valsts sistēma, un tie interfeisi ir daudz cilvēciskāki un reāli labāki, tad skaidrs, ka ar stulbu un nērtu interfeisu tā brīvprātīgi bankas no tās visas aprūķis nevarēs dabūt ārā. Bet, manuprāt, pati galvenā šai cilvēku čakarēšanā tā pati galvenā atbilde slēpjas ļoti īsā atbildē uz vienu jautājumu, manu pēdējo. Vai šīs izmaiņas paredz jaunus tehniskos risinājumus? Tā tad arī IT risinājums, liels iepirkums, liels naudas. Nē, neparedz. Skaidrs, ka līdz ar to lieta, kurai pašlaik īsti nav nekādas vajadzības, formāli iemesli un līdzekļu, kurus varētu apgūt, nav gandrīz nekādu un vēlēšanas arī tālu. Līdz ar to, manā uzskatā 24. gada 1. janvāris tā pamazām tiks pārbīdīts
nedaudz uz priekšu, jo izskatīsies, ka situācija tomēr nav tik laba un iemeslu pagaidām nekādu. Līdz ar to tā mēs pamazām to deķīt vēl kādu laiku staipīsim. Bet ilgi nevar, jo tad tuvosies vēlēšanas un tad šīs lietas aiztikt vairs nevarēs. Ja vienīgi šito te nevar, tas laikam vēl ir pa tālu to mākslīgo intelektu. Katrs sev vienu kaut kādu mākslīgo intelektu dabū, lai tas rubīja cilvēku vietā. Par Dzintria versiju par to, ka nav redzama izlaupīšana šeit uzzīmēta. Es gribētu piekrist, jo ir bijuši gadījumi mums diezgan daudz vēsturē, kad tiek piedāvāts viss kaut kas pilnīgi bezjēdzīgs, vai lai organizētu izlaupīšanu, vai pamatot to. Viens no tiem ir tas oficiālais e-pasts iekš Latvija LV. Valsts kontrole to parādīja, ka tur zaudēti jau ir cik 3 vai 5 miljoni un vēl izdevumi pieaugš, jo neviens to nelieto dēļ bezjēdzības. Ja tu tur neesi bijis saulaicīgi, tad ir jādod baigie burkāni un kūks, lai kāds tur iet iekšā. Līdzīga situācija bija ar kādreiz sabiedrībā ļoti pazīstamu cilvēku Linardu Muciņu. Pazīstams jurists no Liepājas, aktīvs politikā, bija viens, man šķiet, pat Latvijas ceļu dibinātājs, un ap to brīdi, kad viņš bija Saeimas juridiskās komisijas vadītājs, viņš pēkšņi sāk bīdīt, Dzintris man atsauc to atmiņā, prasību notariāli apstiprināt šoferu pilnvaras, braucot ar svešu, tā kā bija padomlaikā. Ja? Un priekšlikums bija tik bezjēdzīgs, ka viņš netika līdz lielākam skandālam, jo pie šīs situācijas ātrā palīdzība nevarētu funkcionēt. Tu nevari visiem šoferiem uztaisīt notariāli apstiprinājumus uz visām mašīnām. Ja? Viņas tā mainās tur. Un tur tā izlaupīšana nevis liela, bet maziņa, piezemēta. Nožēlojami sīka bija iekš tā, ka persona ar ļoti līdzīgu uzvārdu Inga Muciņa bija zvērināta notāru priekšniece tajā brīdī. Viņa šobrīd nav ne tikai priekšniece, cik man zināms, viņa vairs nav arī notāra, jo tur ir krimināla lietas par dokumentu viltošanu, kas starp citu Linardam pašam ar gadījās, bet viņam tur atcēla to kriminālu lietu, to viņš nokārtoja sievai, viņš nav varējis nokārtot. Bet jūs saprotat, šādu sīkumu dēļ augstākie likumdevēji, un Linards ir viens no atmodas līderiem, apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni un tā tālāk, ir ar mieru ar šādiem sūdiem traucēt mums dzīvi, lai nopelnītu kādu kapeiku vai tur tā e-pasta gadījumā, lai attaisnotu iepriekš iztīrīto naudu. Tā kā šeit tas īsti redzams nav, tad ir 2 varianti. Vai tas ir kaut kur ierakstīts kaut kādos papīros un tas stulbums vienkārši tiek tur mētājās kā sūds pāliņģi, vai arī tur ir ļauns nodoms. Un to mūsu klausītāji labprāt šo te sazvērstību teoriju kā saka, attīstīs un kā saka, lai mums sūta variantus, jo ar to brīdi, kad tev ir piespiedu kārtā jābūt šim te čipam, kur tu iespējams lieto ar glaudāmo telefonu kopā, sapārot vai ar savu datoru, pilnīgi iespējams, ka tevis izsekošana papildus atvieglojas. Jo tagad, lai uzzinātu visu par mani, ir 2 banku konti jātais vaļā, mans telefons kaut kā jāseko vēl kaut kā. Te lūdziņš, viss vienā vietā, visi kodi vienā vietā. Ņemot vērā, kā Ķīna ir pagājusi uz priekšu šajā te jomā, izmantojot šādu veidu instrumentus, katra pāriešana ielas pie neatļautā vietā, pie sarkanās gaismas nerunājot vispār, te pazemina tauto sociālo kapitālu un tā tālāk, un te neapdomīgus pensionārus varētu visādi represēt un mainīt viņiem atlaidi zālēm un tā tālāk. Tas, ko tagad ar digitālo saimniecību var izdarīt, ko nevar izdarīt papīra saimniecībā. Un, protams, ir ļauna aizdoma, ka viss tas tiek virzīts uz to, ka to brīdi, kad cilvēki tiks iedīdīti, un cilvēks var iedīdīt. Man pazīstam cilvēks saka, ka kolliem var iemācīt, kārtīgi mācot, var iemācīt spičku uzraut. Viņš var cigareti aizdedzināt saimniekam, palīdzēt. Ja. Pensionāru arī var iedīdīt uz to. Ar to brīdi būs vieglāk uzturēt demagoģiju par elektronisko balsošanu Saeimas vēlēšanās.
Un tas man šķiet visriebīgākais un visbīstamākais. Mazāk bīstams, bet ne mazāk nesmuks būtu vēl šis bija drošības aspekts. Otrs, tomēr tas naudas aspekts ir, kas jau noteikti, tu Māris zini kaut kādas precedents, ka tagad nekā nav, nekāda līdzekļa papildus nav vajadzīga, visa saimniecība jau sakārtot, un tad, kad tas pamazām sāk darboties, tad parādās tas klausies. Šitais softs prasās pēc pilnveidošanas, viņš neiet kopā tur ar kaut ko. Jātaisa ir tomēr jau, nevar mūsu pensionāriem likt priekšā tādu sūdu klau. Kas mēs nevaram 100 miljonu uztaisīt? Jaunu, ērtu, mūsdienīgu un modernu. Te man vēlreiz parādās, varbūt tas apnic, bet man, cik tomēr neatkarīgi ir tie veči te pat Kuivišos. Viņiem nav ne konta, ne pases, ne kā cita, ar ko viņi varētu kaut kādu ietekmi izraisīt. Tā kā viņi lielākā daļa parasti līdz pensijai nenodzīvo, tad, kaut kādā mērā es tos cilvēkus pat apskaužu. Mīļie draugi! Aicinu spirdzinošā pārgājienā pa kontrabandistu takām Kuivižu pusē. Čāposim pa maz staigātiem jūras, mežu un purvāļu nostūriem. Stāsti, fakti, leģendas un joki. Pēcgalā karsta zupa, ceptas reņģes un vietējo labumu mikrotirdziņš. Piesakies pārgājienam manos Facebook un Twitter profilos. Būs forši! Pagājušās dienas un nedēļa tāda nemierīga bija. Valstī nemierīga, bet policija aizdomīgi mierīga. Mārci, par policiju. Vai par mieru, vai drošību? Jā, man jau šķiet, ka par policiju visu pagājušo nedēļu runāts, jo nebija beidzies tās visas apspriešanas sakarā ar traģisko notikumu Jēkabpilī. Tad mums pienāca tā saucamais 5. maija incidents. Nepagāja ne pusnedēļa, ka Kučinskis jau ir devis rīkojumu painteresēties, kas tur īsti noticis. Arī labi. Tā tad policija mēdz rīkoties diezgan dažādi. Es atgādināšu, Jēkabpils šajā te slepkavības lietā bija izsludināts meklēšanā cilvēks, kuru varēja atrast 1 vai 2 dienu laikā bez problēmām. Tā vietā sarosināja, cik tur 20 krimināla lietas viņam, vai cik? 19. Un bija zināms, ka viņš nepārtraukti terorizē sievu un ka viņš viņai seko. Dienas laikā to cilvēku vienkārši varēja noķert, vajadzēja pasakot sievai, ja? Un viss. Neviens to nedarīja, neviens Jēkabpils policists savu labi baroto pakaļ no beņķa nepacēla. Rakstīja receptus kaut kādus. Un otrādi, relatīvi nesen viens skolas biedrs sadūra citu skolas biedru. Sagdīšanās pēc laikam imanta arī tas notika, ne? Un policijas viedoklis bija, ka ir vajadzīgs drošības līdzeklis. Un ne policija nolēma, ka ir ok, ka šis te dūrējs atgriežas klasē. To nolēma tiesa. Tātad policija mēdz rīkoties dažādi. Nav tā, ka vienmēr visi vienādi. Bet vienā ziņā viņi ir līdzīgi, ir viņu publiskā komunikācija. Tātad pēc 5. maija incidenta policija paziņoja, ka neesot bažu, ka jauniešu grupa apdraudētu citus iedzīvotājus, jo šis bija specifisks savstarpējs konflikts. Nav ko uztraukties, saka policija. Pie kam 7. maijā valsts policijas Rīgas Pārdaugavas pārvalde un Rīgas speciālu uzdevumu bataljonu vienībā tika izsludināta trauksme. Tāds tev, neko neuztraukties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie, kas policijas vārdā komunicē, dod ziņas uz āru, ir nekompetenti pilnīgi. Pie šīm ziņām viena īpatnība. Man šķiet, ka līdzīgi kā ar ziņām par uzbrukumiem ASV, tur ir tāda likumsakarība, jo ilgāk netiek nosaukts tas uzbrucējs un pazīmes, jo biežāk izrādās, ka tas nav baltais. Ja? Ja baltais ir uzbrucējs, tas jau zināms uzreiz. Ja tas nav baltais, tad nav zināms, kurš ir uzbrucis. Tātad neviens no to ziņu autoriem, kurus es skatījos, nav saprotams, kas ir noticis.
Nav vispār paziņots konflikta iemesls. Tagad, kad mēs rakstām, jau laikam ir, ja konflikta iemesls ir vienas meitenes sviediens ar akmeni, otras kompānijas puikām, kuri bija pārpratuši un domājuši, ka to izdarīs kāds cits puika no tās meitenes kompānijas. Aha, paldies par labojumu. Nu, tā tad 3,5 diennaktīs esam tik tālu tikuši. Kas raksturīgi puika un meitene, par viņiem ir zināms tikai tas, ka tas notiek Imantā. Kas viņi ir? Marsieši, arābi? To mēs nezinām. Internetā bija atrodams viens skaņieraksts. Bet vai viņš ir autentisks, tas ieraksts, nezinu. Internets pilns ar fejkiem. Tieši vai šai sakarā tur tas tiek runāts, vai kādā citā runātājs nerunā valsts valodā. Tas ir fakts. Varbūt es nepareizi interpretēju šo faktu. Un rezultātā iekšlietu ministrs Kučinskis nodevis kārtējo rīkojumu apskatīties, noskaidrot, kas tur notiek policijā. Malacis Kučinskis, tā turpināt, Tas, ka viņš interesējas, kas tur notiek, labi, lai painteresējas, bet tas ir Rukam jāinteresējas, policijas priekšniekam. Kurš, starp citu, nav tur nonācis no ugunsdzēsējiem vai apzaļumotājiem. Viņa iepriekšējais amats bija krimināla policijas šefs. Starp citu, Kučinskis var pētīt, cik grib, viņš atcelt nevar. Valsts policijas priekšnieku apstiprina amatā ministru kabinets. Tas tā. Es pievērsīšu uzmanību līdz ar to tam, kas ir pilnīgi aizgājis aiz kadra. Tās ir skolas, to vadītāji, skolotāji, galu galā vietējie apkaimju aktīvisti. Nezilbis pēc būtības no visiem viņiem. Nezilbis. Mēs zinām vecāku viedokli, jo mēs tagad zinām policijas viedokli, ka tas nav nekas sevišķs, bet trauksme vajadzīga. Mēs zinām ministra viedokli, ka vajadzētu painteresēties, kas notiek policijā. Es pirmdien noklausījos Latvijas radio ziņas speciāli par kodu šim. Un tur viena skolotāja šķiet tādā vai vienā vai otrā veidā saistīta, kur zināja, ka viņas skolā ar tur 2 no tiem bērniem ir, kas ir uzpazīti video un tā. Un viņa teica, nē, nekādā gadījumā nesodīt. Vai jums prāts? Par laimi, izņēmumu kārtā Latvijas radio bija tomēr savācis vienu cienījamu avotu, proti Nilu Konstantīno, kurš ir reāli kompetents šai ziņā. Viņš var patikt, var nepatikt, kādreiz slavens publicists. Viņš to skaidri un gaiši pateica, ka šī pieeja ir bīstama, kaitīga, nepareiza. Ja pusaudzim neparāda robežas, tad viņš tās vienmēr pārkāps. Un tur sodam ir jābūt pat stiprākam nekā citkārt. Tas nav nejauši. Spēlēja futeni kaut kur bija neatļauts izsit logu. Tas ir pārkāpums, bet nejauši. Ja? Nejauši ar nažiem uz mežu nevienu neved. Tur ir jābūt ļoti adekvātam, bet bargam sodam. Bet skolas izlieks vienkārši pabeigtām. Līdz brīdim, ka iebāž mikrofonu degunā, ko darīt, un viņi saka, neko nevajag darīt. Tas ir. Ja neko nedara, šī sērga vairosies un tiks uzturnēta šo te vardarbīgo sumpurnēnu pārliecību, ka viņi ir ne tikai nesodāmi, ka viņi ir neaizskarami. Runājot par tīņiem, dauzoņām, teiksim, tad man te ir vēl viena mūsu nepieminēta lieta. Kariņš tagad nākamnedēļ, laikam, drošības padomu sauks vai kaut ko pētīs, kaut ko skatīs. Nezinu, kāda liederība būs, bet tad ir jāpaskatās stingri pakaļā arī tiem miljoniem, kas taču ir tērēti pirmām kārtām no Sabiedrības integrācijas fonda dažādām tolerēšanas, draudzēšanās un savstarpējo attiecību mierīgas izpaušanas modeļiem, kuri tur tika veidoti, pētīti un projektēti, sazin, cik viens uz otru. Miljoniem rubļu, es gribēju teikt, gandrīz miljoniem eiro, kas taču ir vērsti uz to sabiedrības iekļaušanu, kuras rezultāts ir viena pusauģa nospārdīšana mežā no citiem un tam līdzīgi. Tad kur ir šīs naudas liederība? Tas ir jautājums, ko premjeram vajadzētu uzdot integrācijas fonda vadībai. Tad kāda ir tā, politiskās vadlīnijas vai kas tur ir, ja rezultāts ir tāds, ko mēs redzam? Tālāk, ja mēs atveram Rīgas domas mājaslapu, varbūt, Dzinter, tu man arī palabos, tu man ar to akmeņu mešanu palīdzēji. Imanta ir izslēgta no Rīgas ārā?
Nav tā, ne? Vai tu te man tagad čakarē vai? Nav dzirdēts, ne? Nu, nav gan, jā. Ja jūs atverat Rīgas domas mājaslapu, kas tur ir rakstīts, tava ideja tavā apkaimē. Ja esi vismaz 16 gadus vecs rīdznieks vai pārstāvi Rīgā reģistrētu nevalstisku organizāciju, iesniedz savu apkaimju attīstības ideju Rīgas līdzdalības budžeta konkursam. Nekādu citu ziņu par apkaimēm tur nav. Tur nekas tāds nenotiek. Tam nav nekāda sakara ne ar Rīgu, ne ar apkaimēm, ne ar Imantu. Ko saka Staķis šai sakarā? Ko saka Ķirsis? Starp citu ir tāda deputāta Ozola, kas ir tur atbildīgā par drošību, ja? Vicemērene. Neko. Ko saka tas skolu departaments? Tur ir skola, kultūras, sports, milzu Uber departaments. Viņiem nav vispār nekāda viedokļa. Es aicinu izvilkt šo te mūsu apziņas virspusē. Šis notikums un attieksme pret to ir par mums pašiem. Par ziņu rakstītājiem, patērētājiem, par twitteristiem, par vēlētājiem un par uz vēlēšanām negājējiem, par vecākiem un skolotājiem. Un es atgādināšu, truli, apnicīgi, bet atgādināšu. Rīgu pārvalda tie, ko esam ievēlējuši. Un tas pats par valsti. Neviens iekšlietu ministrs savu amatu nav ieņēmis ar varu līdz šim. Man nav zināms nekas tāds. Un mūsu aktīvi, pasīvi ievēlētā valdīšana gadu desmitiem ir piepūlējusies, lai par nodokļu maksātāju naudu audzinātu jau otro vai pat trešo mūsu valstī totāli nelojālu cilvēku slāni. To dara mūsu leģitimizētā valdīšana. Un šis ir valsts drošības jautājums. Šis nav tur pusauģu grūtā vecuma jautājums. Šis nav Imantas grūtā likteņa jautājums. Šis ir valsts drošības jautājums. Un jārīkojas ir ne tikai Kučinskim, ko dara izglītības ministrija, ko dara tas Rīgas domas Uber departaments. Prokuratūra, kā mēs zinām, ir aizņemta ar savu blēžu izmisīgu aizstāvēšanu, līdz pat senātā tagad viņi zaudēja kaut ko tur. Ja? Tā gan bija universitāte, kas zaudēja, bet viņi aizstāv prokuratūras blēžus. Ja? Un savukārt ģenerāla prokurors, mūsu raidījumā varēja to skaņu dzirdēt, bezkaunīgi draud tiem, kas sauc vārdā režīma kolaborantus, kuru darbības rezultāts ir tas, ka mums ir šādas skolas, tas, ka mums ir šādi pusauģi. Bet ne pusauģi apdraud mūsu drošību. Pirmām kārtām tas ir it kā akceptētais vardarbības līmenis. To rāda Jēkabpils notikums, to rāda šīs te Imantas koledžas notikums, to rāda policijas attieksme 5. maijā. Liela muiža, tur nažiem uz meža aizved. Ko jūs piesienās pusauģiem savas darīšanas? Un Latvijas radio šīs dienas, to, ko es atsaucos uz Nilu Konstantīnu, viņš tur cita starpā vienu no vardarbības pieauguma faktoriem nosauc vārdā. Tas ir visi notikumi ap Covid-19. Mājasēde, skolā neiešana, vecāku uzskrūvēšanās un tā tālāk. Tas vispār ir nedaudz cita tēma, bet es ieteiktu to nepalaist no uzmanības. Tālāk, te ir tas, ka atbildīgie dienesti šo paaugstināt vardarbības līmeni akceptē, kas kopumā ir viens no ļoti bīstamiem valsts drošību apdraudošiem faktoriem. Jo tā rīcība reizēm ir tāda, bet tie paziņojumi gandrīz vienmēr ir stulbi. Un ja policija stulbi runā, tad kāpēc lai sabiedrība domātu, ka viņa gudri rīkojas? Un pēdējais, tā ir Saeimas deputātu lavierēšana un ložņāšana uz vēdera valsts apdraudējuma priekšā. Tātad iepriekš tur bija Vojka, tērauda un šitās te, kas pašas izlikās par idiotiem, un mums gribēja atcerieties, visu tā Pūces paviļus kompānija, ka tās Kolorādo lentītes nevar aizliegt, jo kā ta policisti pazīs? Kā viņi viņus pazīs? Nekādā gadījumā nedrīkst aizliegt. Tagad īstenībā ir kaut kas vēl bīstamāks. Apvienotās saraksts ar pulkvedi Rajovu priekšgalā 9. maijā leģitimizēt promaskavisko orku ārdīšanos. Jo tā aizbildināšanās ar Ukrainu nav pat vienkārši nožēlošana. Tā ir pretīgi, nelietīga. Tātad, ko darīt? Pirmais, neklusēt. Pietiek.
pietiek sēdēt pa mājām un kaut ko kliegt ekrānā, televīzijas vai telefonā spļaut. Nākošais diezgan svarīgs punkts ir, ka ir jāgrillē savējie. Jo tu nevari izsvītrot kandidātu no sveša saraksta. Nav nekādas jēgas diskutēt ar Mitrofānovu. Ir jāprasa atbildes no tiem, kuru sastāvu tu vari ietekmēt. Un jāietekmē šis sastāvs. Un jāiet uz vēlēšanām galu galā. Šis te katrs nav par ko balsot pilsonis, ja? Ir tīri praktiski ievēlējis Moskavītus Saeimā, kur skaits jau ir nepieņemami liels. Jo tie, kas ir balsojuši kaut vai tur par Kariņu, par Dombrovu un kaut ko svītrojuši, viņu balss nav aizgājusi ne progresīvajiem, kas ir tīrs Maskavas projekts, ne Rosļikovam, kurš cenšas izskatās, ka iegūt Maskavas labvēlību. Ja? Bet tie, kuri neaizgāja, ir 10% savas neaiziešanas atdevuši. Vieniem un 10% otriem. Pārtraukt, izbeigt, atgriezties dzīvē, politiskajā dzīvē. Jo tā problēma nav nokārtojama ar vienu policijas priekšnieku, ar vienu skolas direktoru un pat ne ar vienu pusbandītu izolēšanu. Vai es tevi pareizi sapratu, Mārci, ka tu tikko devi mājienu par ārkārtas vēlēšanām? Nē. Jo tu teici par vēlēšanām. Nē. Kādas vēlēšanas? Ko vēlēšanas? Visu laiku vēlēšanas. Latvijā visu laiku vēlēšanas. Tēlaini, bet nē. Reāli? Reāli arī ir tā, ka mums būs Eiropas vēlēšanas, mums būs pašvaldību vēlēšanas. Uz Eiropas vēlēšanām iepriekšējām bija cik 30% bija dalība, ja kaut kā tāda vispār nekāda. Ja? Mums būtu vajadzīgi vairāk Roberti Zīles tur, tādi, kas saprot, tādi, kas tur pazīst, ar diplomāta spējām, ar spēju uzturēt kontaktu un argumentēt Latvijas pozīciju. Un, lai tas notiktu, ir jābalso par īsto sarakstu, un tur jāvar izsvītrot neīstie cilvēki. Tas ir mūsu satversmes viens no instrumentiem, ka mēs nevaram balsot par kaut kā ietekmēt pretiniekus. Mēs varam ietekmēt tikai savējos. Un mūsu ietekmes instruments ir saprast, kurus vajag svītrot ārā. Tas bija veids, kā mēs tikām vaļā no Rasneča kādreiz. Viņi izstrīpoja pilnīgi zilu mellu uz pēdējo vietu, un kopš tā laika viņš nav redzams. Arī labi. Apmēram tā es aicinu darīt. Ja būs ārkārtas vēlēšanas, protams, būs daudz lielāka jautrība. Bet, es nebiju to tā domājis, bet gadīties var pašlaik. Ja notiek tā, ka 31. maijs beidzas ne ar ko, un tur attiecīgi, kurš tur jūnijas 11. kaut kāds, kas būs nākošā, tādā gadījumā kārta beidzas ar vēl ziliem brīnumiem kaut kādiem, un koalīcija salamājas viens ar otru tā, ka vairs kopā nevar palikt. Dieniņi, tur šis tas var gadīties. Jā. Caur šito trako māju, caur šo troliņu ir baigi tomēr jāmēģina uzmanīt tā ministrija un policija, kas ir sataisījuši kaut kādus sūdus, kas pa vēlu un ļoti nemākulīgi nokomunicējuši. Bet vai tur neparādās jau drusku lielāki onkuļi, kas mēģina izmantot šo visu īstenībā mūsu valsts drošības, tādai pamatu skalošanai mazliet. Redziet, tur sūt, kas te notiek, kā tā policija, ko tie pogainie un tam līdzīgi. Līdz ar to neaizmirstot kritizēt to, kas jākritizē, reizē ir jāatrod tā robeža, vai tā tomēr, lai kāda, bet ir policija, un mēs neļausim te uztaisīt kaut kādu anarhiju un kaut kādas tādas lietas. Līdz ar to tā drošības līmeņa sajušana mums katram vienam ir ārkārtīgi svarīga. Sevišķi tiem, kam ir iespēja ēterā muldēt un izteikt to vai citu lietu. Varbūt nevis līmenī ir problēma, bet mērķī, kāpēc mēs kaut ko par policiju, kā tu tikko teici, sliktu runājam vai gribam no viņas. Galā, kāds ir mērķis, kāpēc mēs to no policijas gribam? Tas, laikam, ir tas atslēgas moments. Jā, katram ir savs mērķis. Mērķi ir dažādi, jā. Mans mērķis ir, lai viņi strādātu labāk. Iespējams, kāda cita mērķis, lai policija vienkārši kļūtu vājāka un manipulējama. Šeit ir svarīgs postulāts. Es pats to šķiet, esmu kādreiz pie Herberta Markūzes ielasījies, bet, kas ir jauno kreiso un tur visādi anarchistu vadošs teorētiķis.
bet viņš ļoti spoži ir to postulējis, ka valsts galvenā pazīme ir monopols uz vardarbību, jo, ja policija saka, nedari tā, tu neklausi, tev izgriež rokas, aizved uz tiesu, prokurors apsūdz, tev ieliek cietumā, tā ir vardarbība. Tu brīvprātīgi nesēdētu cietumā. Bet tā ir valsts monopolizēta vardarbība, kas ir valsts pazīme. Un tai brīdī, kad vardarbība izplūst un ar to sāk nodarboties, piemēram, kaut kādi pūļi, sakarā ar to, ka policija neievieš kārtību. Tur jau bija runa par ko tajā 7. maijā, ka varētu būt kas? Linča tiesa. Kas ir linča tiesa? Linča tiesa ir vardarbība, ko nerealizē valsts, bet ko realizē ar kaut kādām citām metodēm. Un šīs pazīmes izdēdēšana vai pilnīga pazušana ir neveiksmīgas valsts pirmā pazīme. Tas, kas Somālijā notiek, šobrīd Sudānā vai lielā mērā mūsu kaimiņu valstī Krievijā. Kaut kādā ziņā mēs varam to redzēt, ka tām privātajām armijām un iespējams visādiem brīnumiem, kas viņus gaida, iespējams vēl šovasar. Ja? No šī viedokļa, tai brīdī, kad mēs kritizējam policiju par to, ka tā nerealizē valsts funkciju, proti monopolizēto, leģitimizēto vardarbību. Tai brīdī, ja mēs kritizējam policiju, par to mēs aizstāvam savu valsti. Un šīs sērijas noslēgumā gribu lūgt uzmanību raidījuma producenta paziņojumam. Jautājums no provinces ir pierādījis, ka... Tu, Mārci, drīkst palikt sēdēt, klausītāji, tie, kuri apjauš, kas tulīt sekos, drīkst arī piecelties kājās un klausīties tālāk stāvot. Tātad. Jautājums no provinces ir pierādījis, ka sarunām par politiku, sabiedrību un valsti nav jābūt garlaicīgām. Klausītāji mūs ir novērtējuši un pēc 2 gadu darbošanās esam palaiduši gaisā teju 100 sēriju. Mums ir 3000 pastāvīgo sekotāji. Tagad katru sēriju noklausās no 3 līdz 5000 cilvēku un mūsu raidījums interneta duļķainajos viļņos ir skanējis tuvu 200,000 reižu. Jautājums no provinces ir šobrīd ietekmīgākais neatkarīgais podcasts sabiedriski-politisko aktualitāšu žanrā. Tas nevarētu notikt, ja klausītājiem būtu garlaicīgi. 2021. gada 8. septembrī mēs izgājām ringā un pieņēmām vienu izaicinājumu pēc otra, uzsākām vairākas cīņas un visas pabeidzām kā uzvarētāji pēc punktiem klausītāju balsojumā vai aizsūtot pretinieku tehniskajā nokautā. Ministri, aģentūru vadītāji, okupantu simbolu sargātāji, divkoši nelieši un pat daža laba politiska partija pēc mūsu tesieniem, vēroties savā spogulī, redzēja nepatīkamu skatu. 21. gadā mēs uzrādāmies ne no kurienes, kā melnais zirdziņš, izmantojām pretinieku apjukumu, to, ka mūs nenovērtēja un bez kautrēšanās spērām pretiniekam tieši pa olām. Mēs paveicām visu, ko var izdarīt nekaunīgu džentelmeņu kompāniju, bez politiska pasūtījuma, ārpus mēdīju grupām un bez iespējas zīst spalvaino fondu naudas pupu. Mēs esam amatieri, kas uzvarēja profesionālajā čempionātā un esam pieņēmuši lēmumu aiziet neuzvarēti. Mēs paši izvēlamies brīdi, kad kārt cimdus uz nagliņas. Šī gada 1. jūnijā, dienu pēc valsts prezidenta vēlēšanām, dzirdēsiet pēdējo jautājumus no provinces sēriju. Vai raidījums atsāksies un kad tas notiks, uz šo jautājumu atbildes šobrīd nav. Paskaidrošu, kāpēc. Mēs raidījumā jau sākumā sev izvirzījām visaugstākos satura un tehniskās kvalitātes standartus. Mēs esam vecmodīgi amatnieki un uzskatām, ka tikai labi nostrādāts darbs dara godu darītājam un sagādā prieku pasūtītājam. Par mūsu raidījumu klausīšanos internetā nav jāmaksā, bet raidījumu veidošana ir īsts darbs, tam vajag zināšanas un prasmes, tam ir jātērē laiks un par to būtu jāsaņem atbilstošs atalgojums. Kopš pagājušā gada mūsu klausītāji ar saviem personīgajiem eiro ir atbalstījuši raidījumu veidotājus. Pateicoties pāris simtiem dāsnu ziedotāju, citi 1000 klausītāju var katru trešdienu klausīties raidījumu bez maksas. Mūsu īpašais paldies jāsaka tiem 4 raidījumu īpašajiem draugiem, bez kuru nesautīga atbalsta raidījums nebūtu atsācis skanēt šī gada janvārī un neskanētu šodien. Paldies jums, kungi! Mūsu klausītāju vārdā bija gods sadarboties. Producenta un savu kolēģu autoru vārdā aicinu izbaudīt vēl atlikušās 4 raidījumu sērijas.
Apsolām, ka nepievilsim klausītāju un varbūt arī vēl kādu uzvaru ringā izcīnīsim. Galu galā mūsu īpašais paņēmiens spēriens polām vēl darbojas. Brīvu cilvēku brīvas sarunas turpinās. Lai dzīvo producents Jurgs, labākais producents pasaulē! Urā! Urā! So long, boy, you could take my place. Got my papers, I got my pay. So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River. Paldies jums, kungi, ka nepārtraucāt manu līdz šim nebijuši garo uzstāšanos šajā raidījumā. Paldies, ka bijāt šajā sērijā kopā ar mani un klausītājiem un tiekamies nākamajā nedēļā. Visu gaišu! Turamies! Uz redzi!